gājāt vidusskolā, jūs drīzāk neiedomājaties, ka būvēsiet kosmosa kuģis, ne? Nē, nebija tāda doma. Un, kad nācāt uz universitāti, arī pat nenojautāt, ka jums kaut ko tādu liks lodēt? Nu, jā, principā doma bija par elektroniku, kā jau klasiskā, analogā televīzija, radio, kaut kāda amatierismi, bet tik nopietnos pasākumos tiešām nebija aizdomājies. Rokas netrīc būvējot tos kosmosa kuģus? Nedaudz jau līdz. Ir tāda sajūta, ka mēs jau it kā amatieri, bet visi tādi. No vienas puses tas ir tāds sajūsma, ka tavs bērns, tavs radījums dosies debesīs, bet no otras puses ir satraukums par to, ka, ja savā ir ziepes, tad ziepes ir liels. Ja Latvijas pirmais atlīdz debesīs, tad viņam jābūt vislabākajam, tas ir skaidrs. Nē, viņš arī būs vislabākais, viennozīmīgi. Ko viņš fiziski darīs? Fiziski viņš savāks datus no kuģiem un tos apstrādās un pārlaidīs atpakaļ. AIS dati par kuģu pozīciju, virzienu un tādām lietām. Ir komanda, kas pie tā darbojās. Un tas darbs noris jau diezgan veiksmīgi un principā ap 30% varētu būt jau gatavs. Šobrīd mums ir pasaulē labākais aprīkojums, kas ir izstrādāts un izdomāts elektronikas apmācībai. Vai varētu būt, ka kādu dienu pie jums brauks tie, kas gribēs, teiksim, Vācijas, Francijas vai citus, piemēram, gaisa vai kosmosa kuģus būvēt? Cienījamiem, ka jūs jau sniegsiet pakalpojumu tiem, no kuriem agrāk mēs, var teikt, pirkām savas detaļas. Es domāju, ka pie mums ļoti drīz varēs braukt mācīties.